Ak, Dievs, kas tā pa zivīm? Šitā ir tā rauda. Tikai nepieķeries man šitā, kad es nekad mūžā neizvilkšu. Mēs ar Alēnu esam Mežparkā un mēs ejam makšķerēt Ķīšezerā. Sākam ar kafiju. Alēns praktiski viena no pirmajām reizēm dzīvē, kad viņš makšķerēs. Un es Ķīšezerā makšķerēšu no krasta pirmo reizi. Nano džigā. Skatīsimies, ko mēs noķersim. Alēns mēģinās uz popla poperi. Pastīsimies. Labrīt no rīta. Mēs esam ļoti atpazīstamā vietā šodien nokļuvuši. Tas ir Meža parka Ķīšezera daļa. Populārā peldvieta man aiz muguras. Šodien esmu es ar Nano džigu no Neptuno Bait. Kātiņš un Spolīte, kā vienmēr no NGT Latvija. Un man līdz šodien ir mans dēls vecākais, Alēns, it kā razlaikam. Un viņš praktiski pirmo reizi gan izvēja makšķerē. Dīvaini, bet jā. Un viņš mēģina pilnīgi jaunu veidu priekš manīm, protams, priekš viņu arī popla poperi. Pastīsimies, kā ķersies uz viņu, ja neķersies pāries kaut kādiem rotiņiem vai ko tam līdzīgu. Bet vienmēr sakot, šodien copi Ķīšezerā. Mana doma bija pamēģināt šeit no tiltiņa. Starp citu jau redzēju baigāko meženi, kaut nenormālāko, pie paša krasta dzenāja mailītes vai ko. Pamēģināt šeit no šīs piestātnīcas, un ja netur aiz muguras man sākās tā kā zāļu josla, un mēģināt brist ūdenī un uz Nano džigu padarboties gar krasta līniju. Pirmo reizi to daru, nezinu, tas ir eksperiments. Nu tāds plāns, skatīsimies kā ies. Kaut ko pieķēru. Un nezinu ko. Alēns, ka ies asarīts, visu zāli. Man vēl zvana kaut kas kabatā. Nano džigs, pirmais asarīts. Nu, tur zvana. Kurš jau zvanīja? Andris, kolēģis, topas kā reizi. Nu, lūk, pirmais asarīts uz Neptuno Bait, dzelteno māneklīti, āķīši no NGT Latvija. Laižam vaļā. Čik, pirmā ir. Popla poperi īsti neņēma patreiz, jo, manuprāt, zivī jādzīvojas pa augšu ūdens, lai viņi ņemtu popla poperi. Tāpēc uzlikām tail spinneri. Te ir asarījuši it kā diezgan daudz. Nu, ir cerība, ka var paņemt. Tāpēc viņš mēģinās šādu tā mētāt. Nu, lai tev veicās. Nav bija jāuzrunā Andrim, kas tur ir pa lietu. Dotajā brīdī joprojām viens asarīts, 10:10. Tikko zvanīja Andris, mans ops kolēģis. Viņš arī piebiedrosies pēc kādas nepilnas stundas būs šeit. Tā kā tālāk jau iesim gar zālēm, gar krasta līniju. Skatīsimies patreiz šeit, nu, kaut asarīši ķerās, bet pasīvi. Bet viņi ir un lieli. Vai turpinam, vajag lielākus tagad? Nedaudz labāk. Bet tā kā tā. Te starp citu dzīvojot arī 40 asari. Es redzēju bildi, kā noķerts bija. Tikko viena norāvās, tikko pie paša šitā paņēma piestātnes. Jūt, ka baksta. Neņem pagaidām. Jāuzliek bišķi neitrālāk krāsa, šitā ļoti spilgti. Dzelteno Neptuno māneklīti mainus mazāk spilgtu. Uzliku violeto Neptuno Bait māneklīti. Skatīsimies, kā tagad ies, varbūt tās, ka šī krāsa labāks radās. Vienīgi es nezinu, kā strādā, kad man dzeltenā bumbiņa priekšā ir. Tā tik un tā paliek spilgta. Varbūt melnā vajadzēja likt. Mēģini. Mēs to nesēju asarus pat no apakšas mēģināt iztrenkāt. Ir asaris, smuks asaris, man liekas. Teicu, te apakšā zem osiņas ņēnās sēž. Kā viņš gatavojās. Zinu, ka šis teica savas domas. Alēn, es filmēju. Šitas ir smuks asaris. Viņam seko milzīgs asaris, daudz lielāks. Veči. Apsies, viņu ķer, šito asari ķer vēl cits lielāks. Kaut kāds milzenis. Apsies, ap viņu kāds milzīgs asaris tur riņķo. Ko viņš grib izdarīt? Apskaties, kas notiek. Ja es to milzeni noķeršu, es tev šito varu noraut ar savu aukliņu. Es viņu drīkstu celt, kā jums liekas. Pag es mēģināšu celt un varbūt iecelšu, nezinu. Viņi dzīvo zem ostas.
pareizāk zemes šitā. O, šitas jau ir izmēriņš. Uz Neptuno beita mānekļa ļoti smuks asaris. Tikko uz Neptuno beita mānekļa pie pašas ostiņas šāds te asarīts. Vajag ātro klikšķi. Ir otrais, un tu viņam apkārt peldē vienkārši monstrs. Ja es pieķeršu to monstru, čik, 0,2. Ja es pieķeršu to monstru, tas būs mans rekords. Es tev saku, tu dzīvi... Gan es aizgāju. Apsties. Šitas jau ir kaut kas smuks. Ir zivtiņi pie pašām zālītēm dabūja. Vienīgs ceru, ka neiegāja zālēs. Neiegāja zālēm peld. Kas tas ir? Rauda vai? Jā, rauda smuka. Un ja līdzi vēl tāda pati liela pelda. Cik skaista rauda, un nanojigs ir super vienkārši. Alēna apstā. Nē, rudulis. Rudulis, apstāties kāds liels. Uz nanojigu rudulis pirmais mūžā. Reāli liels. Priekš manīm. Nanojig strādā. Tas ir skaists rudulis. Un aiz manīm ir ķīšas ar piestātni. Tagad ar zālītēm ejam vienkārši met. Un šitādi skaisteļi. Cik jauki. Man patīk nanojigs. Ekurs, mans rudulīts. Alēn, kad būs tavs rudulīts? Jācenšas. Labi, es laižu vaļā. Viņam skrēja līdzi, laikam, draudzenīti. Ej meklē. Pagadieniņ, cik tas jauki. Mums kā lēnām peld projām. Andris jau meklē laikam. Jā, namaini izdomāju sarkanā pamēģināt. Godīgi sakot, gribētu tos bumbiņu arī nomainīt vienīgi. Ūdenī stāvot nedaudz neērti. Varbūt tās ir iedomas. Vezīts. Mēs ar Aldenu copējam pie ķīšezara. Ka viss plašais ķīšezars musējies. Pa šitādām te niedru maliņām ejam un mētājam. Viens ruduls jau ir. Man maziņās seko, bet nav lielo. Andris laikam klāt. Jā, viņam jāizsūta lokācija. Viņš apmaldījies. Viņš ir pie tās vāveres. Ir mazais asarīts. Ir mazais asarītis. Atkal dzeltenā Neptuno beita māneklīts. Ops, aizgāja. Un silikona bumbiņa. Bumbiņa. Bumbiņa arī dzeltena, to es gribēju pateikt. Un silikona māneklīts. Tā, jāiespiež nākamā zivtiņa jāiespiež tajā skaitīklī. 1, 2, Pagā, cik mums zivis ir? Trešā, bet viņš bija rudulis, trešā bija. Tad šī ir 4. zivs, kaut kas nav uzspiedies. 4. zivs. Pareizi, jā? 4 zivs. 2 asari bija, rudulis un tagad vēl viens asari. Alēns patreiz ir, kur palika? Alēns ir pabeidzis savu copi. Kāpēc pabeidz copi? Jo, saki? Nekas neķērās. Neķērās viņam arī, zin kā viņš pirmoreiz makšķerē, tur tomēr te diezgan sekls un uzreiz zāles, tur to skiliņu bišķīt vajag, ka iemet uzreiz velts un tā kā just, lai virs zālēm vadītu. Tā ir grūts piekrīt, ka pirmai copē varbūt nav labākā vieta, bet Alēns noteikti vēl piebiedrosies copēs, tad tomēr labākies. Tūl būs Andris, viņš kaut kur jau nāk ap zālēm, tūlītās mēs iefilmēsim arī viņu. Staigājam pa tādiem lītīšiem aiz pludmales uzreiz esam atnākuši un viens asarīts ir bijis. Ir pāris sitieni bijuši, bet nevar teikt, ka tā kā būtu pārbagātība ar zivtiņām pagaidām. No kurienes Andris parādījās? Mēs te copē un Andris parādās priekšā. Čau, Andri! Te ruduļi dzīvojās pa maliņām. Jā, es vienu noķēru skaistu, es jau varu sūtīt tev bildi. Un malta pakaļ skrēja, vēl pagaidām citi nav bijuši.
Apsies, šādu copīti man nav bijusi, es gribu pamēģināt. Nekurā lens. Tu zini manu vecāko dēlu, jā? Nu, davai, ķeries klāt, taisi savu makšķerīti. Mēs jau ar inspektoriem esam parunājuši, viss kārtībā. Nu, ne inspektoriem, bet pašalīdz policiju. Nu, man te kaut kas trāks gadījās. Apsies kāds te piņķers. Es šito nedabūšu vaļā izstās. Tāds man vēl nav bijis. Kur ir gals? O, ir gals, bet vai es dabūšu vaļā, teikt jautājums. Paņēma, tirināja, atlaida. Domāju, aizgāja, vilku, atkal tirināja, atkal atlaida. Metam vēlreiz tur patīk. Būs vai nebūs atkārtot? Ja tur ir bariņš, tad viņš ņems ticamā. Vai man atlaid? Ja? Paņem un atlaid, kaut kā. Nebija šoreiz. Bet šoreiz bija liels. Liels, jā? Wow. Tad šitā vieta tagad te jāpačakarē vairāk. Atradām interesants pludmalītes šeit. Cilvēki arī diezgan daudz. Ir liekas meža it kā tāds vidus, bet varbūt no Vecmilgrāva vai kur viņi brauc. Un tur priekšā ir lēpenes, kas liekas ļoti interesants. Tur noteikti dzīvo asarīši un kaut kas vēl. Ruduļi noteikti skatīsimies, cik dziļš, jo tur it kā izstāsta reiz tumšs ūdens. Redzēsim. Jāmēģina. O jā, te uzreiz strauji dziļš iet. Andris pa maliņu, pareizi dara, ka Andris pa maliņu aizgāja. Es mēģināšu iemest vidiņā, pamēģināt, kas nogremdēšu. Liekas, es jau kaut ko saķēru viņu. Atradi? O, perfekti. Ideāli, tu esi izpalīdzīgs, paldies tev. Ļoti labi. Es jau necerēju, ka es dabūšu. Atpakaļ, labi. Tur vairs nemetīsim, kā Andris izvēlējās pareizo vietiņu. Cik sīko dolstu. Wow. Ļoti sīk. Te meža pludmalītē ir izpalīdzīgi jaunieši izrādās. Andri, tu ļoti romantiski izskaties. Un aizgāja. Pie pašā Andra noķēra tikko asarīt. Andri saka, kur zivis? Pie pašā Andri noķēra uz asarītu mazu. Noķēra, gandrīz mani. Bet atlaida viņš. Nu, zin kā, kamēr slēdz, palaida vaļīgāks standarta tēma. Palaida vaļīgāk un aiziet asarīts, bet nu nekas. Bet es viņu pieskaitīšu tā kā tā. Viņš tika noķerts un tika atvilkts līdz 5. O, rauda, ja? Ej to. Asarīts. Labs. Nā. Dusmīgais, ne? Dusmīgais. Atkal smukiņš, kuras oranžīgas smukiņš, vai ne? Palaidīsim smukiņu. Labi. Tā turpināt. Nanočiks Rīgā! Pēc pašām zālītēm piemet, jā? Jā. Pieskaitam Andra zivi un būs 6. Turpinām. Tu nav beidz mānīt līdz zeltano galviņu. Andris, laikam, sarkano. Andri, tu gribi pamainīt māneklīti, saka, man tu visādas krāsas vēl. Asarīši ļoti labs violetais ņem. Tā Andris ņem citu krāsu. Nāc tuvāk. Man tev spīlīti nokost viena. Es tev saku, viens man rāla. Kāds te bija paraustījis? Paraustījā īgā. Man ir, Andri. Labs.
Nanoģiks. Zeltenais joprojām. Zeltenais Neptuno beit. Un smokais asars, kurš grib aiziet. Un kā vienmēr aiziet man. Viņi visi tik slideni. Labs. Šī vietiņā ir, šajos līdzīšos ir zivtiņas. Vienīgais īpatnība, kad jāmet ir salīdzinoši tuvu zālēm. Un viņas ņem. Gruta. Un tā bija 7. Tur ap stūri jau palika krietni dziļāks. Andris gan noslīka. Andris, ko tu stāstīji, ko tu pieķēri tur, kas tev nāca līdzi, ko tu redzēji? Breksīts? Tas jau būtu foršas mikroģika tā doķē. Nāc un tā ieraudzi mani. Tās būtu kā aizstādi pavilkt. Apmet ripā. Labi, mēs iesim meklējumos tālāk. Mums tālāk netiekam vairs pa krastu līniju šeit. Iesim ārā un skatīsimies, kas notiek ap stūri tur. Testi Copa meža parkā šodien beigusies. Mēs jau ēdam saldējumus. Rezumē tāds, kad es teiktu, ka šeit bišķī tā agrāk prasās atbraukt, kā mēs atbraucām. Mēs bijām 9 un 9 baigi kūsāja, viss ar zivīm, pie tās ostiņas bija ļoti daudz. Dažādas zivis, viss notika. Pēc tam tā kā viss bišķiņ mazinājās, bet kas bija interesanti, man ļoti patika iet gar zālēm. Tā ir sava veida romantika, ālēm, ne? Ja būtu vairāk tie rudulīši vēl, tas vispār būtu ideāli. Bet man liekas, viņiem arī vajag tieši iet, agrāk, lai viņus ķertu. Un, protams, svarīgs ir vējš, cik viņš ir spēcīgs, jo šodien beigās jau pacēlās bišķi pa daudz, kad īsti nevar neiemest, ne tu redzi, kur māneklis lido kā aukli, tur pūtīs. Vajag grūti prognozēt tās lietas. Tā kad 7 zivis kopā. Vairākas aizgājušas, Andris redzēja Brexit arī pakaļ nākam. Tā kā varēja būt vēl daudz interesantāk, jā. Un es vēl to 40 asari, vai 40 plus, pat milzenis kaut kāds, nākšu viņu nomedīt. Tas būs mans uzdevums. Tā kā šodien viss.